Cik liels tas sods var būt? Nu, pēdējais mums bija 15,000 eiro. Un tas izriet no vienkārši pārkāpuma smaguma, no iesaistītā naudas apjoma. Nu, es gribu saprast, kā veidojās tas cipars. Jā, nu tieši tā, kā jūs minējāt, tas ir gan pārkāpuma smagums, gan tas apjoms, cik daudz patērētāju ir skarti. Nu, un šis pēdējais sods ar tiem 15,000 eiro, tas arī veidojās no tā, ka influencera saturs tika, man jāsaka, tā bija ļoti tāds nelabvēlīgs patērētājiem, jo pirmām kārtām tas tika vērsts pret bērniem. Tur tika reklamēti uztura bagātinātāji un aicināti bērni lietot šos uztura bagātinātājus, bet šos uztura bagātinātājus nedrīkst bērni lietot, kas jau ir tāds ļoti būtisks pārkāpums, aicināt lietot kaut ko aizliegt. Tāpēc tad mēs secinām, otrkārt šiem uztura bagātinātājiem tika piedāvātas tā saucamās brīnumainās īpašības, kad tās spēja tur izārstēt dažādu veidu slimības, bērniem autismu un onkoloģiju un tam līdzīgi. Un, protams, tas nav nekādi zinātniski pierādīts. Un šādus apgalvojumus mēs negribam savā digitālajā vidē, jo mēs zinām, ka daudzi patērētāji kāds noticēs. Jā, un tas jau vairs pat nav tikai tas zaudējums vai tas risks tam ekonomiskajam patērētāju tām interesēm, ka viņš nopērk to produktu un vienkārši bezjēdzīgi iztērē naudu, bet te jau ir arī sabiedrības šis veselības jautājums, un īpaši tādā Covid laikā, kad tika reklamēti dažādi uztura bagātinātāji, kas palīdzēs izsargāties no saslimšanas ar Covid un tam līdzīgi. Līdz ar to tas tāds ļoti liels risks, un tāpēc arī tās soda naudas šādos gadījumos var būt diezgan augstas.